Labvakar, labdien un labrīt arī jums, tiem, kas tikko modušies. Šodien mēs noskaidrosim, ar kādiem riskiem un arī ieguvumiem saskaras tie, kuri strādā attālināti, visbiežāk no mājām, vai nu pilnu vai daļēju darba laiku. Aiziet! Top 5 paši svarīgākie fakti par to, kā pareizi sadalīt darba un dzīves telpu. Pats par savu naudu dzēru, pats skrej savu kumeliņu. Strādājot attālināti, jeb hibrīda režīmā, cilvēks, protams, izjūt lielāku brīvību. Nav jāstāv sastrēgumos no rīta, var dienas vidū doties pie ārsta vai uz sporta klubu, galu galā var vispār strādāt no meža un vēl ietaupīt naudu, nepērkot vairākas kārtas ar lietišķiem kostīmiem. Bet, diemžēl, tas arī nozīmē, ka pašam jāuzņemas lielāka atbildība par savu laiku un darba izpildīšanu konkrētos termiņos. Pierādīts, ka tas patērē lielāku mentālo enerģiju un līdz ar to izraisa ātrāku nogurumu. Cilvēki, kuri pieraduši tikai regulāri izpildīt kāda cita rīkojumus, attālinātā režīmā atslābs un saskarsies ar grūtībām patstāvīgi organizēt savu darbu. Attālinātā darbā cietīs arī tie, kuriem ļoti patīk socializēties, uzsist kādu klaču vai pie kafijas tases pārunāt aktuālos notikumus darba vidē. Turklāt, ja cilvēks regulāri nesaņem atgriezenisko saiti par paveikto, sava darba novērtējumu, viņā rodas trauksmes sajūta. Vēl viena akūta problēma, strādājot no mājām, ir darba un māju vides nošķiršana. Nav saprotams, kur beidzas darbs un sākas mājas dzīve. Tāpēc ir svarīgi ieviest dažādus rutīnas pasākumus, kas palīdzēs gan strukturēt darba dienu, gan arī novilkt robežu, kad darbam tiek likts punkts. Attālinātā darbā daudz laika var nākties pavadīt sarunājoties video zvanos. Svarīgi censties neieplānot šādiem zvaniem vairāk par 3 stundām dienā. Microsoft ir izpētījis, ka augstās koncentrēšanās dēļ nogurums sāk paaugstināties jau pēc 30–40 minūšu ilgas sarunas. Bet pēc 2 stundām video zvanā jau iestājas stress. Bet tagad noskaidrosim, ko par attālinātu darbu domā cilvēki Latvijas ielās. Noskaidrosim, vai cilvēkiem patīk strādāt klātienē vai tomēr strādāt no mājām. Es dodu priekšroku attālināt, ja tas ir, protams, iespējams, tāpēc, ka katram cilvēkam ir jāatrodās tajā savā komforta zonā. Atkarīgs no tā, kas ir jādara. Principā es teiktu, ka attālināti. Klātienē. Laikam kombinācija. Darbam klātienē. Klātienē. Ir dienas, kad es gribu attālināt, un dienas, kad gribu klātienē. Arī atkarīgs no darbiem, protams. Masāžu attālināt diezgan grūti. Paldies tautai par viedokli, bet tagad noskaidrosim, ko par darbu mājās domā speciālists. Darba ikdiena daudziem ir pamainījusies, un šīs jaunās darba formas, protams, kad ietekmē cilvēkus dažādos veidos. Mēs tomēr gribētu teikt no tādam ārsta skatu punkta, ka tā lielākā bīstamība un visvairāk problēma ir tieši saistīta ar to psihoemocionālo pusi. Vai mēs esam gatavi darbam savādākam nekā līdz šim, jo mājās strādājot vai attālināti strādājot, tie riski un tā darba organizācija tomēr pietiekami būtiski atšķirās. Ja, un tam nešaubīgi var būt dažādi veidi sekas, gan fiziskas, bet primāri, protams, arī tās psihoemocionālās, tā mēs viņus droši vien mēģināt saukt. Un šeit ir vairākas lietas, kas ir noteikti pieminamas. Pirmkārt, tas, ka tā darba organizācija tomēr būtiski atšķirās, ja mums pašiem ir jāmāk sevi organizēt, kas kādam izdodas labāk un kādam sliktāk, un kādam rada arī vairāk stresa, jo nav tāda ierasta ritma, rutīnas, ja, kā ir daudz priekšrocība, vairāk laika un lielāka brīvība un elastība, bet savukārt nav ritma, nav kolēģu. Vēl papildus bīstamība ir tiešām šis arī sociālā kontakta trūkums, kas dažiem nav būtisks, bet ļoti daudziem ir būtisks, ja, kad tomēr mēs esam pieraduši strādāt kolektīvos, kur tu kādu redzi, pajautā. Skaidrs, ka ir, protams, Zoom un Teams un visu citu veidu saziņas rīki, bet tas tomēr nav tas. Jo jebkurā sapulcē arī nav jau tikai tas, ka mēs ar kādu klausamies vai runājam, bet ir arī tās paralēlās sarunas, kas ir cilvēkam rada šo sajūtu. Un vēl, protams, ir ļoti liela problēma, kas ir arī tāda mentāli izaicinoša, ir šī līdzsvara saglabāšana starp darba un privāto dzīvi.
Jā, jo tā robeža viņa izplūst, un ir, protams, ļoti vilinoši, ka tu vari izkāpt no gultas un mesties pie galda vai otrādāk, jā, bet bieži vien mums ir nepieciešams kā cilvēka, kā būtnēm cilvēciskām ir tā pārslēgšanās, kad šeit ir kaut kāda privātā zona un šeit ir darba vide. Un tas viss kopumā ir ņemot vērā to, ka ne visi darbdevēji ir apmācīti, kā šādu darbu organizēt, ne visi intuitīvi to jūt. Katrs mēs esam atšķirīgi. Tiešām rada tādus būtiskus psihoemocionālus riskus tieši šajā jaunajā hibrīda darba režīmā. Pie tiem psihoemocionāliem riskiem, protams, bez visa nosauktā ir faktiski arī tāda, par ko ļoti daudz nodarbināti arī sūdzās, arī pētījumos, arī Latvijā mēs redzam, ka faktiski tā novērtējuma sajūta ir viena lieta, un tā varbūt tā padarītā darba sajūta, viņa ir savādāka birojā nekā mājās strādājot. Un to atgriezenisko saiti gan ar vadību, gan ar kolēģiem nodrošināt nav tik vienkārši, kā varbūt ikdienā birojā visiem blakus strādājot. Līdz ar to tam būtu noteikti jāpievērš tāda lielāka uzmanība un par to būtu īpaši jādomā. Jo cilvēki faktiski arī Latvijas pētījumos kā viena no lietām norāda, ka nav tā padarītā darba vai izdarītā darba vai novērtējuma sajūtas, ka viņas īsti nav vai viņi vismaz ir savādāk. Jā, tā kā par šo noteikti arī būtu jādomā kā par vienu no tiem būtiskiem faktoriem. Mēs priekšplānā izvirzam tos psihoemocionālos aspektus, bet arī fiziski, protams, ka darba vide mājās var atšķirties. Diemžēl fakti rāda, ka bieži vien cilvēki tomēr mājās pie tā datora nosēž vairāk nekā darbā. Cik tas nebūtu absurdi, kā tas iegūms būtu īsāk un ātrāk izdarīt. Un otrs, ka darba vide mājās ne visiem ir ideāli pieskatīta un saplānota un pietiekami investēts galdos, krēslos, apgaismojumos un visā pārējā. Jā, tā kā fiziskai darba videi ir liela nozīme, un jāsaka arī tas, ka, ja mēs emocionāli jūtamies slikti, tad faktiski arī tie fiziskie faktori viņi var stipri nelabvēlīgāk mūs ietekmēt. Un ir virkni pētījumi, kas, rāda, ka sāp vairāk muguru tāpēc, ka es esmu stresā vai nejūtos emocionāli ērti vai labi. Ja, tad šī ietekme un saistība viņi ir ļoti būtiski un pietiekami, viņi nevajadzētu ignorēt un neņemt vērā. Reiz dzīvoja divi brāļi, kuri abi strādāja no mājām. Viens bija gudrs, bet otrs tomēr vēl gudrāks. Piecelies, lūdzu. Kāpēc? Jo šī taburete grib atgriezties savā dzimtajā vietā. Ko? Atpakaļ uz virtuvi. Dod man 10 sekundes. Labi? Ok. Jā, bet man patīk tieši skatīties pa logu. Saule tieši tavā sejā bojā tavu redzi. Kamēr tev nebūs normāla žalūzija, skatām pa logu, teiksim tā. Krēslam vajadzētu būt tādam, lai var regulēt augstumu gan atzveltnei, gan roku balstiem. Un galda izmēram jābūt vismaz 80 x 120 cm. Ja monitora izmērs ir mazāks par 14 solām pa diagonāli, pieaug acu un kakla sasprinzinājuma risks. Tad iesakām pieslēgt pie portatīvā lielāku monitoru. Monitora augšējai malai būtu jāatrodas acu augstumā vai nedaudz zemāk. Skaidrs. Un vēl. Kas vēl? Ir regulāri jāveidina telpas. Lielākais ieguvums strādājot attālināti ir kontrole pār savu laiku, bet tas arī nozīmē lielāku pašdisciplīnu. Pašam jāsako līdzi nodošanas termiņiem, darba e-pastiem, čatiem, sapulču laikiem un tā tālāk. Cieš sociālā dzīve. Īslaicīgie pārtraukumi darbā ar kolēģiem pārunājot brīvdienu plānus vai internetā redzētas kaķu mēmes sniedz gan psiholoģisku gandarījumu, gan arī tik ļoti nepieciešamo atelpu no darba. Darba devējiem ir svarīgi nodrošināt tādus apstākļus, lai jebkuram darbiniekam, kurš veic darbu attālināti, ir visa nepieciešamā informācija savu uzdevumu veikšanai. Svarīgi arī ņemt vērā vēstījuma nesēju. Informācija rakstiskā formā var tikt uztvert citādi nekā audiāli vai fiziski tiekoties. Tikpat svarīga ir iekšējā komunikācija, nododot darbiniekam, kurš strādā attālināti, organizācijas mērķus, uzdevumus un vērtības.
Nedrīkstētu pieļaut, ka nodarbinātie svarīgas ziņas par uzņēmumu uzzina no preses vai kāda cita avota ārpus uzņēmuma. Informācijas trūkums var ļoti graut darbinieka motivāciju. Ņemot vērā augstu ilgstošas koncentrēšanās līmeni, nogurums, runājot videozvanā, sāk parādīties jau pēc 30–40 minūtēm. Pēc 2 stundām, ko cilvēks aizvadījis videozvanā, iestājas stress. Sākot veikt darbu attālināti, darba devējam un ņēmējam par to jāvienojas rakstveidā darba līgumā. Darba devējs nav tiesīgs piespiest veikt darbu attālināti bez darbinieka piekrišanas, bet toties tiesīgs noteikt periodisku darbinieka atrašanos darba vietā. Arī veicot darbu attālināti, darba devējs joprojām ir atbildīgs par darbam nepieciešamo aprīkojumu nodrošināšanu, uzstādīšanu un uzturēšanu. Jāatceras, ka arī strādājot no mājām, ir svarīgi iekārtot ergonomiski pareizu darba vidi, kas nekaitē cilvēka veselībai, lai novērtētu, vai darbinieka vide ir atbilstoša, var izmantot aptaujas lapas, kuras lūgt darbiniekam aizpildīt. Vides psihologi iesaka sēdēt ar muguru pret sienu un skatu uz durvīm vai logu. Tas vairos drošības sajūtu, palielinās koncentrēšanās spējas, kā arī mazinās asinsspiedienu un stresa hormonu cirkulāciju. Tiem, kas nestrādā algotu darbu, bet darbojas pie dažādiem projektiem, jāatceras par sociālās aizsardzības iespējamo mazināšanos un nepieciešamību pašiem maksāt nodokļus un vest savu grāmatvedību. Lūk, cik vienkārši, kad visu saliek pa punktiem. Un atceramies, labs darbs, kas drošs darbs. Uz redzēšanos!